Džeki, jūs vismaz vienu varējāt, paskatīt Normāli. tīklos, kas man ir mašīnā. Vismaz vienu, kurā man nomirt, varējāt atrast. Mums nav ne iekārta, ne meistara, kas māca taisīt rokas kārbas. Cilvēks veselā saprātā kaut ko tādu nevar uztaisīt. Piedodiet, Picasso noteikti nebija sēdējis un dzimis bibliotēkā, jo, kad tev deguns rēgojas no pakaļas ārā, vai kāds viņam tur tās glazas, tur bija kaut kas. Andris ir vecāks par mani, viņš labāk zinās. Ieliec man mikrofonu, jūs uzzināsiet ļoti daudz. Tikai ar lamu vārdiem. Kādi automāti? Nekas tam līdz nevajag. Viņš tāds pats tupais cirvis. Mercedes kļūst ar vienu neglītāk, manā ieskatā savukārt. Korejieši kļūst ar vienu glītāk. Varbūt, ka kaut kas dēļ narkotikām, skatās podkāstu autorīgi, kas tur tagad notiek. Vēlams parādu, tu piedalījies satiksmē, tu mani apdraud. Nedodiet man neko mehānismu, es varu tikai un vienīgi salauzt. Okay. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu auto ar 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14. Čau visiem, šī ir Autorīga podkāsts Nebrauc virsū. Jau 10. epizode, mēs esam iesoļojuši jaunajā gadā. Laimīgu visiem jauno gadu, un joprojām arī šajā gadā kopā ar mani ir 2 džeki no Autorīga, Dāvis un Ārtūrs. Čau! What's up? What's up? 26. gadā? Kaut kas jauns. Dānu! Jā, tagad ir nevis 25, bet 26 jāpierod. Okay. Katru reizi kaut ko rakstot būs jāatcerās. Jā, būs tās vītriņas, sešnieki izlabot. Jā. Šogad ir ok. Šoreiz arī mums ar jauno gadu sākot ir ļoti īpašs viesis ciemos. Viens no mana mīļākā latviešu seriāla aktieris Ričards no Nelūgtajiem viesiem Andris Daugaviņš. Labrīt! Es atļaušos aplaudēt. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Jūs arī tajā pusē sēžat un aplaudējat. Jā, lūdzu, jo izcils seriāls. Labi, es negribu izklausīties kā fangirl, bet super. Gan laboja producenti Lēldi, viņi saka, tā ir daudz sēriju filmu. Seriāli tie, kas ir kā pāri 8 sērijām. Līdz 8 sērijām esot daudz sēriju filmu. Es kā arī kādreiz saku, seriāls. Aliāls seriāls. Ok, tagad mēs visi zināsim. Vīri, kā jums ir iesācies? Andri, kā tev ir arī iesācies jaunais gads? Ideāli dzīvs esmu. Tas vien jau ir diezgan daudz. Tas ir pats galvenais, jā. Jā. Ļoti pozitīvi. Mums ir visi iesācies. Ir sevišķi zirga gads. Ferrari gads, varbūt Ferrari ienāksies kāds. Jā, vai ne? Man starp citu ir kā zirgam smiekli. Man arī kā zirgam. Es arī esmu zirgs. Super. Bet tas smiekli. Smiekli nenāk, ne? Ok. Ir radītas daudz filmas par auto, piemēram, kas nāk pirmā prātā Ātrs un bez žēlastības. Bet ir arī citās filmās automašīnas, kur spēlē lielu lomu, un pēc tam kļūst par etalonu. Visi zinām, ka Jamesa Bonda auto ir Aston Martin. Tad, Andri, kāds būtu tavs ikoniskais filmu auto? Diezgan daudz. Aston Martin viennozīmīgi. Tas ir izstrādājums, ko es labprāt iegūtu, kas būtu manā īpašumā. Bet, tu zini, diezgan daudz ir, piemēram, filma Kobra ar Silvestru Stallone, un viņam tāds lieliskākais, nezinu, tas bija Pakards vai kas tas bija par ražotāju. Viņš pēc tāda nikna gludekļa izskatījās, tas autiņš lieliskāk. To es ļoti labprāt redzētu savā kolekcijā. Man viņš patīk. Ātrs bez žēlastības pirmais, kas nenāk. Sāksim jau ar lielās autosacīkas, arī ar automobīlu, kas, man liekas, motoru muzejā vai baigi līdzīgais, vai tāds pats stāv. Jā, kaut kas tāds. Jā, un vispār jau mašīnas viņas jau iegūst kā varoņu status filmās. Ļoti bieži ir tāds Boomers, ir tāda filma, jau es saku, ka tur ir 4 galvenie varoņi, nekā tam līdzīgi, tur ir 5 galvenie varoņi, tas melnais BMW arī ir varonis. Vispār jau saka, ka tas ir galvenais varonis. Jā, tas ir pat galīgi sevišķi, ka viņš bija Latvijas numuriem, kas bija vislielāko smieklu vētras atcēl kinoteātros, ka es nezinu, vai kāds ir ievērojis. Ir tranzītu vēl, man liekas, bija. Latvijas numurs. Bet varbūt ir kaut kāds, marka modelis, kas, pašam liekas, ka būtu tāds tavs totēma auto. Man vienmēr ir neteiksim mīļākajiem, es tās mašīnas nedrāžu, bet visvairāk es esmu bijis Audi fans vienmēr. Audi? Ir kaut kāds īpašs modelis? Audi TT, kas man bija, es vēl tagad dažreiz arī viņu braucu. Īpašs modelis, jā, bet gan Audi, gan arī visiem citiem ražotājiem šobrīd. Manuprāt, lielākais trūkums ir tas, ka viņi jau sāk kļūt neatšķirami.
Jo, teiksim, 90. gadu beigās, vēl 2000. sākumā, tu ieraugi mašīnas priekšu, un tev ir skaidrs, kas tas ir pa modeli. Ja, ja tu tagad noliec visus tos, es runāšu pa Audi, ja tu noliec A3, A4, A5, tu pēc tās priekšas pat pateikt nevar, vai tas ir 8., 6., 5, un pēc tam tie modeļi ir tik daudz. Ja. Mēs zinājām tos galvenos autoražotājus, kas mums ir bijuši BMW, Audi. Tas flagmans, jā. Parasti viņi bija, 3 tās klases. Viens ir, neteiksim, ka nabagiem, bet viņi spēja nopirkt mašīnu. Budžeta klase, teiksim tā. Budžeta klase, tad ir vidējā, kas kaut ko ir sasniedz, un tad ir bagātā. Mēs zinājām 8., 6., 4. Ja, no Auģikiem. 5, 3, 2, 1, un kas tur viņi tik līdzīgāk jau paliek, un vairs nav skaidrs, kas tad tu esi pa cilvēku. Tas tāds kompromiss. Jā, bet Audi. Man bija vienmēr Audi. Aston Martins, pēc ka viņš ir Aston Martins. Cik es zinu, viņi pat, pirmkārt, es nezinu, kā tagad, agrāk viņi, man liekas, ar rokām lika tāpat kā Rolls Royce, un ja tur tā krāsošana, tad viņi ved uz citu rūpnīcu. Man tā ir ikoniskā. Ne ikoniskākais, nebūtu gatavs nosist cilvēku tikai un vienīgi tāpēc, lai man tā mašīna būtu manā īpašumā. Bet man viņa patīk. Bet patīk, tāpēc, ka viņi ir tā uzbūve, viņai sarežģīta, viņa ir reta, vai arī kaut kas tur cits, tas izskats, dizains? Dizains un vispār jau viedoklis, ka vīrieši parasti izvēlās mašīnu tur pēc motoriem un tur pēc kaut kādiem datiem jaudas un tā tālāk. Nekā tam ir pirmais iespējas, mums vienmēr ir vizuālais īstenībā, tāpat kā sievietēm. Ja, man, piemēram, ļoti patīk automašīna multipla. Var dabūt ar akmeņiem. Nē, viss kārtībā. Kaut ko, ja. Jo, es esmu arī teicis, ir tāda Heilija romāns Riteņi. Par autorūpniekiem, par Detroitu, ja nemaldos. Un tur bija tāda tēze, arī kroplums ir skaists. Ja, tā multipla, viņi izskatās kā 2 vārdas, ka niebijoties ir nomirušas vienkārši tajā brīdī, ja, viena otrai virsū. Bet viņš ir skaists, mēs arī pa ielu ejot vai jebkur, mēs atskatāmies uz 2 veidu cilvēkiem, vai ļoti skaistiem, vai ļoti neglītiem. Tas, kas ir pa vidu, ja tas vidējs, nav viņš tāds, bet mēs tā pājām garām. Ja. Bet skatāmies uz pilnīgāko kropli, ar interesi. Skatāmies, kāds skaistulēs gājus ir. Arī, ja. Multipli iet tajā segmentā kā kroplums. Viņi patīk, es tādu gribētu. Andrim patīk. Bondam Aston Martins bija aprīkots ar visādām tur šautenēm un tā tālāk. Ar kādu speciālu feature tu aprīkot savu mašīnu? Es vispār esmu feature pretinieks kā vecs un klasisks cilvēks. Ja es būtu nenormāli bagāts, es savu bagātību izrādītu tādā veidā, ka es nopirktu modeli, aprīkot viņu ar visām iespējamām feature kosmiskajām, un tikko es viņu nopirktu, viņus viss nafīgi salaustu. Lai viņš nebūtu, tāpēc, ka man patīk braukt, nevis pārvietoties. Man patīk, ka es lieku mašīnai kustēties uz priekšu, nevis viņi man ziņo, ka tu pa šito joslu brauks, vai tu pa to nebrauksi, ka tev tur tuvojās, vai tur netuvojās. Man nav vajadzīga neviena feature. Bet tas ir man, tāpēc, ka man vienkārši patīk braukt. Man nepatīk, ka mašīna mani ved. Es ceru, ka Dievs nedos man piedzīvot to momentu, ka es pilnīgā pārpālī iekāpšu mašīnā, vai uz mājā viņi man aizdīs. Man pilnīgi nekas neinteresēs. To pamazām viss iet. Masēs, un baros, un dzirdinās, un vēl ko tur darīs. Ja. Nē. Ļaujiet man pašam braukt. Ja es kaut kur ietriecos, tā ir mana vaina. Bet protams, tas neatiecās uz autobusiem, uz kravu pārvadājumiem, jā, jo tā ir dzīves sastāvdaļa, tur nav īsti braukšana. Ja. Tas ir kaut kas cits, tur, protams, ka tā drošība vajadzīga. Bet visos pārējos gadījumos, ja es sataisīju sūdzi, es pats esmu lohs. Kaut kāda tā feature no mūsdienu automobīļiem, tas pats lane assists vai tā adaptīvā kruīza kontrole, kas ir tas, kas visvairāk besī? Man šausmīgi besīja tā joslu. Viņš pats rauj stūrī ārā. Idiot neatlaidība. Un pēc tam es zinu, ka tur var viņu kaut kādā atslēgt, samazināt vai vēl kaut kā. Ja? Bet ir modeļi, kuriem to īsti nevar. Viņš tev pilnīgi stūri no rokas rauj ārā, ja? Kad tu gribi samainīt joslu. Ja? Arī tās bremzēšanas man, elektromašīnām arī var atslēgt. Tā kā es sastajā 2 gadus elektroauto žūrijā gada, tad mēs mēģinām visus tos automobīļus, kas tur ir. Ja. Un tā rekuperācija, laikam, saucās. Atlaid vaļā gāzi, viņš pastāv bremzējās. Tev besītas, ja? Man ļoti nepatīk. Tāpēc, ka man patīk pašam ietekmēt to braukšanu. Es negribu, lai viņš mani vada. Ja. Un plus vēl vis tām featurām, jo mēs te visi baigi cīnāmies par to
satiksmes drošību un tā tālāk, bet ražojot automašīnas, jūs arvien vairāk darat, lai cilvēks vienkārši nodarbojas ar automašīnas iekšienu. Ar visām tām screenshotiem, un tu jau braucot, tu to dari. Nu, Vāns ar viņu, ka tu sēdi sastrēgumā, un tad tur kaut ko tur spēj tajā displeja ekrānā. Ja? Bet mēs paši redzam, kas notiek uz ielām. Nu, tu brauc vienkārši plūsmā, viens tur kaut ko tur monitorā, tur kaut ko dara, vēl tur telefonā. Vāns ar viņu, ka viņš runā. Nu, tur es vispār esmu šausmīgākais pretinieks, un es uzskatu, kur ar nenormālāko naidu un sodīšanu, kā reiz jāvēršas pret tiem. Es arī, ja es braucu, un es redzu, ka man zvana telefons, ja es redzu, ka tas ir kaut kas tur pazīstams, es neatbildu, es atzvanu tad, kad es apstājies. Citreiz, ka tu vari 1, 2 vārdus, varbūt tiešām kaut kas tāds noticis, it sevišķi, ka tu esi kaut kur ārpus, ka nevar apstāties un parunāt. Bet ko tagad daru? Vāns ar viņu to runāšanu, bet rakstīšanu, skatīšanu. Jā, ļoti aizņemt. Skatās podkāstu autorīgi, kas tur tagad notiek. Vāns parāda, tu piedalies satiksmē, tu mani apdraudi. Apstājies nosties. Jāņem piemērs no Andreja, jā. Tas man ļoti nepatīk tā pārlieku tā gadžetība, kā viņu nosaukt. Automašīna ir automašīna. Viņš nevar būt tavu dzīves telpa, kurā tu dzīvo. Tu ar viņu brauc. Un plus vēl arī, sevišķi, kas jaunajiem, tie saloni, vienveidība, taisnās līnijas. Ir daži modeļi, kurus man tāds sajūta, ka es skapī esmu iekāpis. Ja, Tādi jaunie dizaini. Skapī ir ielikts televizors. Ja, nav nekādas liektās līnijas, kaut kāds smuki. Vienam BID, es tagad nereklamēju, ja, bet es vienkārši salīdzinājumam saku, ir ideja, tur, kur durvis, vadītājiem, blakusēdētāji durvis, un tur ir ģitāras stīgas uz tām durvīm. Viņš ir pilnīgi nav nekāda funkcionāla nozīme mašīnai. Viņš ir vienkārši dizainam un smukumam. Un tu pie tā viņš aiztiekot, viņš tiešām tur kaut kāda tonalitāte, kaut kāda skaņa. Smuki, jā. It kā elektroauto, bet tas ir rokturs, tā kā līdmašīnai tas. Tu iekāp, tu jau smaidi, jau, interesanti, forši, tu kaut kādu brīdi pavadi, lieliski. Ja tu iekāp skapī, tad tu esi iekāp. Vienmuļ, jā. Tā kā, bet tas ir mans kā pavecākam cilvēkam, un 2028. gadā es esmu vēl vecāks kļuvis, tad, protams, ka neklausieties. Kam patīk gadžeti, kam patīk viss tas darīt. Tā mums attīstās šobrīd. Bet ar tām jaunajām featurām tagad viss tā Eiropas Savienība, viņi vairāk un vairāk ievieš tās drošības sistēmas, vai neliekās tā, ka pieņemsim dēļ tām drošības sistēmām, tie jaunie vadītāji, kas mums tagad sāk likt, paliek tādi, kas piemēram, iekāpjot normālā mašīnā, kur tā visa nav, tad viņi ir tieši tas lielākais apdraudējums, jo viņi ir pieraduši pie tā visa tā lainasista bremzēšanas. Tieši tā. Man vispār liekas, ka tiem, kas mācās braukt, viņiem vajadzētu ņemt kaut kādu 190 vai A4 veco ar rokas kāru, bez nekā tu braukt iemācies. Jā, Kad tu par to mēs jau runājām. Jā. Par to mēs runājam. Nē, mēs podkāstā, bet šobrīd mēs par to runājam. Jā. Iepriekš epizodē par to, ka jāmācās manuāli. Nekādi automāti, nekas tam līdz, nevajag. Viņš tāds pats tupais cirvs, kāds viņš ir bijis, neiemācoties braukt, tāds viņš arī izies uz ielas, tad būs pakaļā visiem. Jā, nojūgs kādu sistēmu, kaut kādu elektroniku. Viņš nezinās, ko darīt. Jā, manuālis, mācoties uz manuāļa, tu tiešām iemācies braukt. Tā kā es nokārtoju manuāli un tengāt. Protams, nelielos, ka es esmu superbraucējs, bet es ļoti labi uz ceļa jūtos ļoti labi. Braukt, tas ir viens. Man arī es nelietoju tā mašīnām, ko es kādreiz man izdodas izbraukt. Es nelietoju kameras, es skatos Spoguļos. Pats. Jā, tam, lai tu iemācītos braukt, viena no svarīgākajām lietām, tev vispār ir jāsaprot gabarītus. Pašam tev jājūt sevi kā mašīnu. Tev jums jābūt vienā veselumā. Jā. Tad nebūs tā, ka viņš aizņem 2 joslās, viņš stāv pa vidu, tāpēc, ka viņam vienkārši ir bailes, ka viņš kaut kur vai no labi vai pa kreisi kaut ko tur aizķers. Jā. Tas tev jāsajūt, un to var tikai iemācīties tad, kad tu sāc mācīties braukt, nevis pēc tam kaut kur. Jā. Tā viņš ir, jā. Okay. Var droši ierakstīt komentāros savus viedokļus par šo diskusiju. Jā. Ko tas losis viņš ir? Ko viņš zina? Viņš ir kā žiguli ir māk braukt, un viņš vispār neko nesaprot, tas taču viss ļoti ārti duraks. Ar kādu interesantu auto tev ir sanācis braukt uz filmu, kad tev ir filmēšanās kaut kāds, vai varbūt kaut kāds interesants stāsts, amizants? Interesantais man bija Kriminālās ekscelences fonda Mazda 929. laikam bija, vai 6. Es nezināju vispār, ka
ir tieši tāds modelis, un viņš bija reālais kosmosa kuģis. Arī ar visām tām elektriskajām lietiņām. Digitālais spīdometrs. Bet otrs man pārsteigums bija, es biju pārliecināts, ka mazdi priekšpiedziņas vienmēr ir bijusi. Tad mēs tur filmējām pie kongresa nama, un Oskars, režisors, turpinājās, viņš saka, tagad tu ātri sāc braukt. Es nepaskatījos, ka man ir, pareizi sakot, es paskatījos, ka man priekšā riteņi ir uz tām betona blokiem. Savukārt pakaļ riteņi bija uz zemes. Es uzgāžu, man tā priekš izcels ārā. Kaut kādas sekundes nekus beigās, kur tas tāds 2 beigās rievas palikuši tajā zemē. Viņai aizmukuras piedziņas, tas man bija tāds pārsteigums drusku. Jā. Bet tā viņi man pārsteidz, bet... Es, protams, ka izmēģinu arī jaunās mašīnas kādreiz kaut ko izbraukt, bet man patīk klasika. Reāli, ko es teicu arī iepriekš par to. Es esmu izbraucis paralēlo Dakāru, bija kādreiz tāda sacīga. Man liekas, ka viņi iet joprojām. Tur noteikumi ir tādi, ka tu nopērci 100 mārciņas. Britus toreiz, nezinu, kā tagad organizēja, pa 100 mārciņām nopērci kaut ko sataisi, tur pa mazām naudām, tad tu aizbrauc no... faktiski tā sacīga sākās no Marokas līdz Gambijai, un Gambijā tu to mašīnu atdod, viņi pārdod izsolē tur turismu attīstībai kaut kādas. Tur no sākuma mēs braucām ar Toyota Camry, ko mēs tā sataisījām, bet viņi mums tur kaut kur Spānijā, tur Saragos, kur tur nojuk, tur klans izšāvās. Tad mēs paņēmām 123. Mercedes no latviešiem, kas tur pa Maroku viņi braukuši. To mēs aizbraucām līdz Gambijai, bet ar to varēja aizbraukt, līdz ugunszemē un atpakaļ. Tas gan jau, ka tagad vēl joprojām brauc. Noteikti dzīves. Kāpēc es runāju par to klasiku, un kas man arī no jaunajiem ko es īsti tā nevaru pieņemt, ja tev, piemēram, izdeg spūdzīt, vienalga. Tev jāmaina ir viss bloks, viss luktūras, tu nevari vienkārši atskrūvēt un nomainīt to tupo spuldzīti. Un jānoņem visa priekš pilnīgi. Jā, vai tev kaut kas ir nojuts, tev pusmašīna tur jāmaina. Servisā. Sāksim ar to, ka daudz meistari jau vairs nezina, kā to darīt. Nav detaļas. Man bija problēma. Man bija arī tā, ka man Audi TT, man rokas kārba, man patīk rokas kārbs, man vienīgā mašīna, laikam, kas ir bijusi, divas, viens bija A6 ar automātu, bet to es pabraucu un nomainīju. Protams, ka 600. tā saucamais 140. kuzovs Mercedes. Tur bez automāta. Jā, tas neskaitās. Lūk, man bija TT un 2 ātrumi pazuda. Un es visu laiku apkalpojos Autorīgā. Toreiz Autorīgā. Tagad Mollerī laikam. Visu, jo es arī uzskatu, tā laika mašīnas viņas varētu būt mūžīgas. Tikai tev jāsako viņām līdzi. Ja? Tu nevari lohismu tur lieši iekšā dīzeli, viņš ir benzīns, pēc, ka dīzels ir lētāks pa pāris centiem. Un tad viņi būs visu laiku. Un es tagad zvanu tā, Džeki, es braucu pie jums, man kārbai problēma. Pagaidi 5 minūtes. Vēl nebrauc. Viņa saka, klausies, mums ir beigies sūdi, mums nav ne iekārta, ne meistari, kas māk taisīt rokas kārbas. Meklē, kas māk taisīt rokas kārbas. Laiki. Un kā beidzās? Ko es sameklēju, kas tā ir? Bija. Viņam nebija. Ne. Viņam nebija. Viņam vairs nebija. Es to saprotu. Viņi vairs netirgo rokas kārbām. Tiešām, priekškam, arī tīrais bizness, priekškam tev turēt cilvēku, kas to darīja. Kaut kādi tagad mazie modeļi tirgojās rokas kārbām, bet pārsvarā tendence uz automātiem. Tāds gadījums. Cilvēki paliek slinkāki. Jū! Tas ir. It sevišķi pēc jaunā gada. Kaut kāds pirmais mēnesis noteikti visiem ir tāds lēnais ieskriešanās. Jā. Un ar kādu zināmu filmu auto tu gribētu kaut kad izbraukt? Droši vien kaut kādu riktīgi lielo bruņu mašīnu. Es ar baltu skaudību apskaužu Top Gear džekus. Reāli. Viņiem ir iespēja izbraukt ar visas pasaules iespējamām automašīnām. Viņas nolamāt. Ieskaitot to pašu iespējams Aston Martin. Protams, ka pa britu mašīnām viņi stāv un krīt vienmēr. Nolamāt un vēl saņemt par to nenormāli labu naudu. Kā es tā gribētu dzīvot. Tas bija skaisti.
Tas varētu būt sapņu Vai darbs. ne? Jo Andrim varētu piestāvēt. Nu, Jā, noteikti. man liekas, Noteikti. tas atvainojas to mašīnu, varētu un arī labu komplimentu pateikt. Jā, Tā, nu, ka priem. Es parasti cenšos atklāt. Tā viena no manām dzīves iespējamām nelaimēm, ka es Pārāk atklāti. kas galvā, tas arī uz mēles. Bet kaut kādas tādas, nu, riktīgāk, man liekas, ka Dienvidāfrikā bija kaut kāds ražotājs, tāda bruņmašīna, ko viņi tur brauc cauri sienām. Jā, Bija kaut kāds modelis, neatceros tagad ne ražotāju, ne nosaukumu. Caur sienām, man liekas, tur caur tirdzniecības centru viņi tur nebija izbraukuši, vai tu domā Kaut par kur citu tur, epizodu? jā, nu, ar kaut kādu tādu es labprāt izbrauktu. Ceļš par Rīgas ielām. Aha. Būtu kaut kāds pāris sienas, ko gribētu Nu, izdarīt. sienas gluži ne, gabarīti sajūta man diezgan labi. Es domāju, ka es viņā iesāstos, pabrauktu tur kāds 1,1 m, es jau apmēram sajustu. Bet sienās Gribas, negribās, nav nekādas tādas sienas. Gribās daudz. Ir Tu ok. tagad sāku stāstīt, ko man gribās. Tas jau būtu Vēl paliks. Būs pilnīgi cits raidījuma segments. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums autorīga Rīga Višķela 14. Pušiem ir sagatavota spēle. Jā, Nu, ne vairāk kā Cerams, spēle, ka bet, viņiem ir sagatavota spēle. Ir, jā. Tātad jūs Tātad šī uzdosiet būs vairāk tā kā Viktorīna. Vienkārši jautājumi, tīri tā, lai mēs Sarežģīts atbildes. atbildes varētu būt sarežģīts jautājums, kā atbildēsiet. Var arī atbildēt vienkārši. Labi. pirmais jautājums. Šis noteikti Andri būs zināms. Latvijam varbūt ne tik ļoti, bet tas ir tāds uz atmiņu. Nu, davai. Ar kādu auto marku un modeli Andris brauca filmā Kriminālais ekscelences fonds? Patiniet mazliet Atpakaļ. atpakaļ raidījumu. Jā. Mazda, man liekas, ka 929, ja nemaldos. Mums ir 3 varianti. Mazda 929, Mazda 6 Un 3, jā. un Cits jau nebija Toyota Corolla kaut Ar kādu mazu tu brauc? Ar Corolla Toyota. Toyota Corolla Mazda. Toyota Corolla Mazda. Man liekas, ka tā bija 9. Okay, es ticēšu Andrim. Tu piekrīti, jā? Es piekrītu Andrim. Jā. Es uzticos šajā Man nevajag raidījumā uzticēties, vīrietim. man atmiņa ir tāda, kā ir. Pēc lieluma tā varētu būt 6. pēc izmēriem. Bet kāpēc man atmiņā 929? Man liekas, ka 929. Ko Lasma teiks? Tur bija Ņem 6, lai ir vismaz kaut kādas Vai nu Mazda plurālismas 6 viedokļi. vai nu Mazda 929? Nē, es teikšu, varbūt, ko Andris teica, tāpēc, ka ja viņš uz sitiena pateica citādākas tos ciparus, bet citādākā kombinācijā, es domāju, viņš ir uz pareizā ceļa. Jā, Tad mēs ņemam to pirmo. Jā. Būt. Okay, tā ir pareiza atbilde. Mazda 929. Super. Otrais jautājums mums ir, kurš auto bija galvenais taksiju filmu sērijā? Mums arī Žo! 3 Nebaidos varianti. šī vārda. Peugeot. Jā. Mums ir Citroens C5, mums ir Peugeot 406 un Renault Megans RS. 406. Piežo. Peugeot, mēs esam pārliecināti par Peugeot. Ja? Vispār tā franču valoda ir jocīga, piekrīt. Peugeot, 4 burti. Visiem skaidrs. Pekuet. Jā. Priekš, kā viņi tā sarežģījuši savu un galvenais mūsu dzīvi arī. Uzrakstīt Peugeot. Visi būtu Peugeot. Smuki, īsi, kodolīgi. Kādas vispār ir domas par franču autobūvi? 90. kad es strādāju bankā, pirms tam man likās, ka tās ir kaut kādas papīra mašīnas un kvalitātes. Izņemot, protams, Fantomos un De Gaulle Citroenu. Tas uz Kā viņam bija? Fantomos vēl filmā brauca. Es modeli neatceros. Tas zemais, tas nenormāli skaista mašīna. Līdz brīdim, kamēr bankā strādājot, man sanāca gadu pabraukt ar pirmo to mikriņu, kas bija Renault Space. Kosmosa kuģi. Un es biju ļoti pārsteigts. Visu gadu man nebija pilnīgi nekādas problēmas tehniskajā ziņā, bet viņš bija lietots, viņš nebija jauns. Par dinamiku, vienkāršību, un tad man mainījās domas. Īstenībā cilvēkiem joprojām par franču autiņiem ir tāds stereotips, kas velkās vēl no tiem laikiem, ka franču nevajag. Tāpat kā stereotips par korejiešu mašīnām, japāņu mašīnām, tagad ir reāli mainījušies laiki. Un visticamāk, gan korejieši un vispār Āzijas tautas ir dabūjuši tos dizainerus un tos meistarus, kas bija Eiropā. Jā, jo, teiksim, Mercedes kļūst ar vien neglītāk, manā ieskatā savukārt korejieši kļūst ar vien glītāk. Jo agrāk tie paši korejieši, viņiem dizains novecoja 2-3 gadu laikā, viņš jau bija vecs. Tagad vairs tā nav. Piemēram, tas pats Audi vai tie paši Mercedes 124 un pārējie, tāpat kā, piemēram, arī Latvijai.
mikroautobusam. Jā. Viņam ir vēl kaut kādi elementi, kas ir moderni vēl arī tagad. Kaut gan cik gadus viņas jau ražo. Ja? Savukārt bija korejiešiem kaut kāds pilnīgi jauns modelis, bet saka, viņš pēc 2 gadiem izskatījās vecs jau pēc būtības. Tas, es nezinu, tā kā bija tā filma Batona, kur cilvēks otrādi sāk nevis no mazumiņa līdz sirmgalvim, ja? Bet viņš kļūs bija kā sirmgals, un tā viņš gadiem ejot kļuva arvien mazāks. Tā arī. Bet pamazām tie autoražotāji, viņi atgriežas pie tiem pirmsākumiem. Teiksim, tas pats BMW markas auto, viņi atgriezās pie lielajām restēm, lielajām nāsīm, kas bija... Tas vispār mūžs. Nē, sevišķi tās karikatūras, kur drīz viņam būs radiators priekšā, reālais tas čuguni, ko dzīvokļos lika. Nezinu, man liekas, ka briesmīgs. Vienkārši pilnībā piekritīšu. Nē, tas ir briesmīgi. Es drīzāk par to, ka tas jau ir bijis. Vienkārši tad kurā brīdī? Kur tad tas bija radiatori, kad bija? Radiators gluži nē, bet tās izstieptās garās nāsas. Jā, bet viņas bija krietni šaurāks, mazāks un estētiski izskatījās labi. Varbūt, ka kaut kas dēļ narkotikām. Tāpēc, ka ļoti daudz mākslas darbu kā tādu un dizainu, viņi tomēr rodas kaut kādu vielu iespējā. Un es tagad nepopularizēju, bet es vienkārši konstatēju faktu, ka mums ļoti maz mākslas būtu. Ja nebūtu tur, piemēram, reggae, ja nebūtu zāles, vai tad būtu tāda mūzika, ļoti šaubos, Picasso gleznas. Piedodiet, Picasso noteikti nebija sēdējis un dzimis bibliotēkā, jo, kad tev deguns rēgojas no pakaļas ārā, vai kāds viņam tur tās glazas, tur bija kaut kas. Jā. Tas pats arī uz autodizainiem es pieļauju. Noteikti. Tā arī māksla. Cilvēks veselā saprātā kaut ko tādu nevar uztaisīt. Normāls, lietišķs, vidusmēra ierēdnis. Noteikti nezinot, kā BMW bija agrāk. Trešā jautājuma. Mums ir, kurā valstī ir visgarākais bezmaksas autobāņu tīkls pasaulē? Te mums arī būs 4 varianti. Mums ir Vācija, mums ir Japāna, mums ir ASV un Lietuva. Bezmaksas? Jā. Uz Lietuvu, lai kā man patīk braukt ar mašīnu, bet pēdējās pārvietošanos pa Lietuvu man tomēr liek lidināties. Es pa Lietuvas autobānu esmu braukusi. Vācijā. Bet visgarākais? Visgarākais, jā, bezmaksas posms. Kā ar Vācijas autobāņiem, Andri? Es pieļauju, ka tā varētu būt Vācija. Ja ne Polijas, tad Polija nebija. Jā, es tikko gribēju teikt par Poliju. Polija beigā attīstās. Gribās negribēju tos pateikt, bet Polija mums šajā sarakstā nav. Tā tad viņai nav visgarākie. Viņai nav garākie. Labi, Polijai nav garākie. Polijai nav garākais. Vācija, Lietuva. ASV, Japāna, Vācija, Lietuva. Varētu būt Japāna vispār. Es nezinu, es šauju uz puiduju. Viņiem tur nabagiem tā jau grūta pārvietošanos vilcienu. Viņiem tas dzelzceļš diezgan attīstīts. Jā, tāpēc varbūt bezmaksas ceļi ir. Ko Lasma domā? Labi, es teikšu Braļukas. Braļukas lēši, jā? Braļukas, jā. Dāv, tu zini atbildi? Es gribēju teikt Poliju. Es gaidīju to tavu atbilžu variantu. Poliju. Es tieši nesen lasīju, ka viņi attīstās savu tranzītu. Pat 3 varianti mums nav pareizi. Garākais posms mums ir ASV. ASV? Jā, tomēr tur starp štatiem viņiem ir lielāki autobāņu tīkli. Nezinājām. Tagad zināsim. Tagad zināsim. Nav ko liet ūdeni uz šitā te pasažieru popularizēšanu. Dāvi, tavs mīļākais jautājums, kuru arī tu varētu ielasīt. Labi. Šis varētu būt mans mīļākais. Kurā pilsētā notika pirmais Formula 1 pasaules čempionāta posms 1950. gadā? Ja nemaldos, Lielbritānija. Silverstone, man liekas, ka bija pirmais posms. Es uzticēšos viņam. Nav atbilžu varianti? Nē, es vienkārši noklausos, pirms es piedāvāju atbilžu variantus. Ja jūs gribat, jūs varat palikt. Tad jāpiekrīt. bet kad viņš jau bija oficiālais F1? Es pieļauju, ka jā, oficiālais. 50. gadā, nē, oficiālais jau kā. Es iedošu variants, tad būs skaidrs. Monako, Nürburgringa vai Silverstone? Andris ir vecāks par mani, viņš labāk zinās. Ideāli. Bet tik vecs vēl nav. Kas tāds kompliments man nav bijis, ka labā manierē. Smuki pasniegts, profesionāli. Es ticēšos viņam. Atbildi pareizā. Tas bija vienkārši tā kā ar āmuru pa naglu. Uzreiz un precīzi. Monako vēlāk, tā kā tur bija
Vai tur, jo tur arī braukā? Taču. Tur braukā, jā. Tas ir tur ir tā kā sērija Vēlāk, veida. ok. Tās sacīkstas notiek vienā trasē, tad Viņi aizbrauc varētu uz būt otru. ikoniskākā tā galda beigās viena Jā, īsti reālā tāda. pilsētas trasa. Nu, izņemot Baku tagad vēl tāda pati ir. Nu, Caur tāpat tīri caur pilsētu. man nāko tāda vēsturiski, tāda viņa interesantākā vēsturiski, un sarežģītākā. Es biju vienreiz Manāko, un es speciāli no kājām iztaigāju to trasu, un es biju tajā, kā viņš saucās, tas ne aplis, bet tas pagrieziens pirms iebraukšanas tunelī. Nu, viņš tāds šaurais. Tas asais tāds. Jā, un ekrānā tas ir viens dzīvajā. Es skatos uz to ceļu. Kā? Nu, kā vispār tā formula tur ietilpt varēja? Ja? Ņemot vērā to ātrumu, kā viņi Ņemot to vērā nesās. ātrumu, to ceļa platumu un to visu, nu, man liekas, ka man vēl fotografija, kur es ar roku tur pie tā asfalta. Ja. Nu, dzīvē tas vienkārši neticami, ja, ka tur var un vēl ar tādu ātrumu pabraukt. Ja. Man liekas, tāpēc arī cilvēki izbauda, teiksim, dzīvē noskatīties un stāv un gaida tās formulas, jo viņi tā kā saprot, cik ļoti tas ir profesionāli, un viņi grib redzēt dzīvē, kā tas vispār notiek. Nu, jā, bet tas ir Manāko. Tas ir iespējams. Jā, Tas ir iespējams pilsētas trasēs. Jo cik es pats neesmu bijis ne uz vienu sacīkstu, bet cik es zinu, ja nebūtu tie ekrāni, ja nebūtu tās pozīcijas, ko rāda ekrānā, tu vispār nesaproti. Uz turiem brauc tikai un vienīgi skaņas un smaržas dēļ. Lai tu nepaspēji saķert. Kaut gan tagad tā skaņa arī tāda kā Zingeru šujmašīnā atšķirībā no 70. gadu formulām, ja cita motora. Nav vairs V8, jā. Kaut kas tāds. Tur viss iet uz galvu. Bet jā, tur klātienē, cik es esmu arī klausījies, tur uz tiem 200, ka viņi paiet garām. Tu nepaspēji noķert to visu. Tev nav skatu. skaidrs. Nav. Jā. Pēc tam tikai saprotu, kas vispār aizbrauc tev garām. Jā, ja nebūtu Tieši ekrāna, tad vispār ir sarežģīti. Jā. Bet tad ķeramies klāt pie pēdējā. Kurš bija pēdējais RAF modelis? Bija ar nosaukumu Simba gluži ne. Apaļais. Viņš gan neaizgāja. Tu domā, kas aizgāja sērijā? Neaizgāja. Šis, diemžēl neaizgāja, bet tas bija pēdējais, ko viņi RAF 2203, RAF M2 vai RAF 3311. M2 visticamāk. Lāsma, ko tu domā par RAF? Jūs Kurā valodā jūs runājat? Jā, man tāds. Man liekas, ka M2, jo 2203 tas ir. Tur vēl bija viņam no 5. žiguļa tie buferi. 3.3 bija jau plasmasainais, bet tas aizgāja sērijā. 3.3 vēl aizgāja sērijā plasmasām. Pilnīgi pritīgi. Bet tu saki, M2 tas varētu būt tas apaļais. Jā, bet tu nenosauc M2 pilno modeli. Viņš ir, ja es nosaukšu pilno, tur būs skaidrs, Jā. M2 stils viņš ir. Es teicu, Stils, jā, Simba, ne Simba, tur es saprotu, ka ja mēs pasakām stils, tad tur jau ir viss Bet es jau pateicu iepriekš, viss tā kā- Mēs varam šeit ielikt RAF modelīšu. Jā, kā viņš izskatās, vispār nenormāli. Aiziet uz motoru muzeju, tur viņš Tur, izstāv. viņu ieraugot, es nezināju, ka tas ir RAFs. Un tas ir viens, to, ko man tiešām ir žēl, kāpēc tas viss aizgāja pa pieskaru. Es saprotu, ka nauda un viss tas jāpārbūvē, nejāpārbūvē. Bet, paskatieties, kas notiek ar Škodu. Faktiski tas ir Volkswagen. Bet tā ir Škoda. Tā viņš ir, bet viņi Man viņi noturēja. Kājas, vai tas būs Mitsubishi, vai tas ir Volkswagen, kas ir iekšā tam, bet viņš būs RAF, viņš būs Latvija. Būtu vēl tagad. Tāpat tās visi zina, ja teiksim. Tāpat arī ja par tā ir Škoda, vilcieniem. tad tā ir tie Čehi. Starp runājot arī par to, gala beigās tas pats transports. Vilcieni. Mums tie vilcieni, elektrovilcieni bija skaisti. Gan tas R200, ja, kad tas ātrgaids, ja, viņš bija smuks. Ja. Un arī tie, kas bija pilni tā savienība ar tiem mūsu, mēs jau tikai, man liekas, arī ražojam. Viņi bija reāli Jā, mēs smuki. bijām vienīgie. Tagad tur kaut kāds RVRs. Arī Škoda. Viss tur aizgājis pa pieskaru. Ja. Žēl. Tā viņš Okay, ir. Jā. ar to mēs arī noslēdzām mūsu jautājumu sēriju. Super. Man liekas, ka Andrim ļoti labi gāja. diezgan labi gāja. Jā. Eksperts. Mums ir eksperts, nevis dīvāns eksperts. Mums šodien bet ir 3 eksperti. Jā, un viens dīvāns eksperts. Un vadītāji. Un vadītāji. Ekspertu vadīt. Jā. Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Andris sākumā minēja, ka tev ir sava kolekcija ar auto. Man bija juridiski, man nav tur dzīvē tāds periods, ka man vajadzēja no viņas atbrīvoties, bet man ir iespēja viņiem vēl braukt. Aha. Kā tas vispār tev aizsākās? Automašīnas? Jā. Es esmu viens no tiem,
kurš nekad nav, es neesmu pircis mašīnu tikai tāpēc, ka izdevīgi, populāri, lēti. Nu, ja teiksim, man nav ko pārvietoties galīgi, ja man sanāk pa lēto kaut ko nopirkt, es viņu paņemtu. Bet es vienmēr esmu pircis, kas man ļoti patīk. Mašīnas. Un man arī daži tādas paziņas, viņam ir pie kājas, ko par viņu domā. Tas tā ir tāds, teiksim, man bija tāds, ir Toyota FG Cruiser. Viņš izskatās pēc traktora. Viņi ļoti reti, man liekas, ka Latvijā ir kaut kādas 10 tādas mašīnas tikai. Ja. Bet man viņa patīk. Man patīk kubisms. Man, piemēram, patīk, ka Toyota Jeeps atgriezies pie kubisma. Ja. Man tā drusku tās pludlīnija formas jau, viņas jau sāk pielietot, jo kaut kā bezjēdzīgi ir kupējas sēdēna apvienojums kaut kāds tagad ļoti populāri modeļi, ka vispār nekas nav skaidrs. Ja. Pati pirmā mašīna, protams, bija tēva Žiguls. Tad darbā, kad es sāku strādāt pirmā ārzemju mašīna, man bija Ford Sierra. Tad nākamais bija Mercedes 124, ko es joprojām uzskatu par vienu no labākajiem modeļiem vispār, kas ir, un es lielāko prieku arī tagad tādu iegādātos. Un te būtu tāds gadījums, ja būtu ļoti labā stāvoklī un tiešām par ļoti pieņemamu cenu, un man tā cena arī būtu iespējama, tad es noteikti ņemtu. Un tad es sastapos ar Audi A4 TDI dīzeli, kur es biju vienkārši starā gan pa patēriņu, gan pa motoru. Cik es zinu, tas ir veiksmīgākais vispār motors. Sever, kas viņiem bija 1.9 TDI, jā. Tad kaut kā aizgāja, tad man bija A6. Es vienīgais, kas ar automātu, bet tajā laikā, es smēķēju. Kāpēc es arī esmu pret automātiem? Tāpēc, ka tu stāvi kaut kur sastrāgu un tu pīpē. Un tad tev viss ir piebirs un vispār jāciena tā telpa, kurā tu esi. Jo, piemēram, nesmēķēji ne mājās, tagad es nesmēķēju arī mašīnā. Ja tu gribi, tad vienkārši pabaudi. Jūti cieņu pret to telpu, kurā tu esi. Un tā sākās. Un tad es biju, man patīk arī, kā es teicu, Mercedes. Tad man bija jau sen vēl jaunībā tā doma. Tikai, ka mēs esam jauni, mums gribās ceļš, ka patīk pārsteigt tur meitenes, ka tu piebrauc tur. Ka tev ir kaut kā... Kuram gan negribās. Un tad man ļoti patika, tagad viņš ir kā S-klases saucās, bet bija 126. tāds kuzovs, viens no ratiem gadījumiem, kad gan kupēji, gan sedans ir vienlīdz skaisti, un tas sedans bija, diplomāti parasti braukājis, gribēja to. Bet tad pa cieņu 90. Es nopirku jau tādu diezgan padzīvojušu un atjaunoju 140. Tā saucamo Mercedes. Tikai tāpēc, ka viņam ir tā ikoniskā 90. gadu aura. Viņš ar citu ir... Bet man liekas, joprojām ir nofilmējusies arī. Okay. Jā, un tad 21. Volga, kas arī... Tas gan man bija bērnības sapnis vēl, kad es Barģos dzīvoju, tad man bija tur 11 gadi kaut kādi. Tā arī tika atjaunota, kas ir veselē. Es saku, ja būtu man kaut kā, ja man būtu, teiksim, es dzīvotu privāti mājā lielā, man būtu liela teritorija, es būtu bagāts cilvēks. Ja? Man būtu garāžas tādas vēlams no stikla. Un tur viņas tad viss stāvētu. Es neņemtu visu pēc kārtas. Es ņemtu tikai tos, kas man patīk. Bet tā, ka viņas man tur stāv tādas, un ka es šodien braukšu šito. Un izbraucu ar to. Ja? Bet tikai un vienīgi dvēselē, jo dažreiz arī es izbraucu tikai tāpēc, lai izbaudītu to braukšanu. Jo tur nav ne pastiprinātāji, ne bremžu, ne stūris. Tev tur jāšansē. Tu esi nogurs. Bet tajā dienā tu uz zāli var neiet, ja, jo tu jau fiziski esi pastrādājis gan ar kājām, gan ar rokām. Ja. Bet tas rāda braukšanas baudu, ko es gribētu novēlēt jebkuram, kuram tā mašīna ir mazliet, pat mazliet vairāk nekā vienkārši pārvietoties no punkta A uz punktu B. Oi, cik labi skan. Ļoti labi, manuprāt, Andris pateica, ka tā sajūta vienkārši ir jājūt. Tā viņš ir. Ar tām visām tām vecajām mašīnām es arī atceros nopirku žurciņu. 38 BMW. Bija kaputs.
Kaputs man nebija, bet mana grīdas arī viņam nebija. Nē, kaputs tev. Kaputs, lai nav tās jakas ar kaputs. Man bija beigais plāns, es biju nopircis oriģinālo maģi, man tur bija dubultkrāsas salons, gribēju sametināt grīdu, nopirku treniņu tārpu speciāli priekš viņas un gaidīju to momentu, kad izbraukšu, bet tālāk par metāla lūžņu pieņemšanas punktu viņa tā arī netika. Kapučjaka jau bija sagatavota. Diemžēl, bet kapučjaka bija sagatavota. Vēsturē nav nozīmes 0 eiro startā un ātrā noformēšanā. Spied uz linka zem šī video, piesakies un tiec pie auto jau šodien. Bet ikdienā tu esi tas mierīgais, jā, braucējs un bez lamuvārdiem, bez... Tikai. Ieliec man mikrofonu, jūs uzzināsiet ļoti daudz. Tikai ar lamuvārdiem. Anormāli daudz, bet tas ir pamatots tikai un vienīgi ar lēnajiem braucējiem, ar telefonu lietošanu, jo citreiz man reāli gribās it sevišķi sievietēm. Veči runā daudz mazāk. Ja, un pēc tam, ja viņi arī runā, viņi tomēr vēl piedalās satiksmē. Viņi reaģē, jo tev jārēģē diezgan ātri, ņemot vērā pie mūsu satiksmes intensitātes. Ja sevišķi apļuveida kustība, tev jāzina, ka tur izbraukt. Tev jāzina, ka ja tu netaisies nogriezties pa labi, lūdzu, brauc pa vidēju joslu, lai no labās tur kāds tiek ārā. Man gribās, tā kā mēs ap divu stāvam, jo tur ir sastrāp, man gribās izkāpt ārā, izraut to telefonu, nafīgi viņa aizmest projām sniegā. Iespējams, ka es dabūšu pa muti, es nebūšu ievērojis, lakām sēž kačaks vīrs, jā. Bet tas reāli besī. Bet sev būs pierādījis. Bet tam pierādīs, bērns parāda un sāka domāt beidzot. Var saprast, jo bet ir šitā visu laiku. Jā, jo, kad es arī redzu, ja sieviete kaut ko buksē pie stūras, man nav tāds, manējā, man tāds... Ne tikai sievieti, bet arī vīrieši. Bet visi tie korķi, kāpēc mums arī veidojās, piemēram, no rīta, ko es esmu ievērojis, vai cilvēks sēž telefonā, un viņš tur šitādu distanci no priekšējā, lai neiebrauktu dibenā, un tur mēs vienkārši visi stāvam tādu visu turot šitādu distanci, un tas korķis ir mums līdz. Reaģē 20 sekundes pēc gaismas. Un tā, kad ieslēdzās gaisma, tad viņš tā kā dzeltenais parādās, bija taču jābrauc, un tu viņš pēdējā brīdī izraujās, un tu paliec. Un otrs arī, te pa brīdim iet tā polemika, man liekas, ka lielākie sodi tiešām jādara, sevišķi ārpus pilsētas, kur mums 90 visi baidās no sodiem, Latvija vispār kaut kāda soda valsts. Visu laiku sodīt tie, kas labi, tu viens brauc uz 70 vai 80, 50. Ok. Bet kāda orgāna, es atvainojos, pēc jūs 10 aiz viņu valkaties metra attālumā, distancē? Jā, protams, mums ir ļoti traģiski Liepājas šosē un Vēnspils šosē, visas tās avārijas apdzīšanas. Bet es esmu spiests apdzīt, jo man ir jāapzina viņi 10. Es nevaru starp viņiem nekur, ja es mēģināšu starp viņiem, tā būs avārijas situācija, un sevišķi ir daži tādi idioti, kas vēl vairāk, ko tu nesies? Mudak, tu brauc uz 80, 90. Pēc tam ceļa apstākļi ideāli. Nav tev un es labš, nav tev un viss ir labi, Un tas ir tas, kas visvairāk, man liekas, ka izraisa. Bet es nezinu, kāpēc par to nerunā. Ir mums tur eksperti, tur ir bīt un kas tur vēl tur. Kas tikai par to, ātrie braucēji. Nē. Es katru dienu braucu ārpus Rīgas. Un par šo es lamājos visu laiku. Un tam ātrumam ir iemesls. Ir iemesls. Man liekas, ka Amerikā vispār sodu uzreiz par to. Sāksim ar to, ka mums ceļu satiksmes noteikumos. Tev ir jābūt plūsmā, tev jārēķinās ar citiem. Un tu pats galvenais, ka no tavas rīcības atkarīgs arī citu. Viņi rēķinās arī ar tevi. Ja, un ja tas viens troma vai ops, labi, sāksim ar to, ka, ja tu nevari vai nemāki, vai kas palūdz, lai tev dēls vedaklu vai aizved. Ok, nevar, pašam jābrauc. Bet jūs 15 mudazvoni, kāpēc jūs to visu darat? Es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka viņš būs spiests pārkāpt. Iespējams, ka brauks netrafarētie un izdrāzīs. Bet viss tas tiek veidots vienalga. Tā, Un kad tu esi tas 16. un pat, ja man nav jāskrien, pat, ja man tur, teiksim, bērns vai suns nav vai nedeg māja, bet vienalga, es esmu plānojis, ka man jābūt tur, un pats galvenais, ka tas sit ārā no ritma. Tev, jebkurā gadījumā, tev kaut kāds ritms visu laiku ir ieslēdzies. Vai tas ir darbā ritms, ka tu strādā, ka tu uzņem, vai ka tu, teiksim, peldi baseinā, tu esi nolēmis non-stopā nopeldēt 4 baseinus,
Un tev pa vidu tur kaut kāds trāpās, kas tur kaut ko pļuņķājās tavā celiņā, un tev ir jāapstājās. Tev tas arī izsit no rīta. Kurš ir ārā uzreiz? Visās dzīves situācijās. Bet šeit visvairāk, un šeit tas visvairāk bīstamāk. Tāpēc, ka iet dzelži, tāpēc, ka tur ir dzīvības, tur ir traumas un vēl kaut kas. Jā. Un tas ir ātrums. Un visi tie, kas tur feisi visur par, katrs brauc kā māk, ideālākais teksts no limuzīnas Jāņa nakts krāsā. Nevienam nav jāskrien, ja es braucu ar atļautajiem 50, nevienam man nav jāapdzen. Ja? Piedodiet, jūs braucat nevis ar atļautajiem 50, jūs braucat ar arī it kā atļautajiem 30 pa vidu. Un esat baigi neapmierināti, kur tu nesies. Ja? Līdz ar to pa lamavārdiem, te jau es ļoti valdījos. Ne, bet ļoti pamatoti. Tas ir pamatoti, jā. Pamatoti. Andris stāstīja man Flashback uzreiz. Jā, tā kā ar visādiem šitiem braucējiem. Neko nedara ar viņiem. Turpat arī, tur arī netik daudz par braucējiem. Te mazliet jau arī varam runāt par mūsu ceļu satiksmes uzbūvi. Ceļš, ka rādīja Liepājas šoseju, tur ir pirms Skrundas, ja nemaldos, viena apdzīvotā vieta. Un ir kreisie pagriezieni. Mums ar citas tāpat ir uz Granīta ielas. Tepadās. Ir industriālajā rajona, un kur var taisīt kreiso pagriezienu, tur brauc gan smagie, gan parastie. Ja ir sevišķi plūs, viņi apstājās. Cik daudz vietas ir apbraukšanas josla tev? Neviens. Nav. Nulle. Un aizmugurē sastājās kaudze. Pie tam man personiski bijuši gadījumi 3 laikam, ka viņš pēdējā mirklī atcerās, ka viņam tur jāgriež, viņš met uz mēmajiem. Man jādara tas pats. Aizmugurē iespējams sēž ops, aiz viņa vēl sievietes skatās telefonā, jo brīvs ceļš, es varu braukt kaut ko paskatīt. Hopaņķi, un uzreiz, un tā vietā, lai tev būtu, ne, tev nav jātaisa milzīgi joslu. Tev jātaisa mašīnas gabarītiem, lai tu vari vienkārši apbraukt. Ja? Un tad tev nebūs ne sastrēguma, nebūs ne pats galvenais nervu stresa tev nebūs. Jo katra tāda situācija, tu brauc uz darbu, ja no rīta it kā mierīgs, forši izgulējies, bija labs kniebiens un tā tālāk. Un mierīgi brauc, un tev pa ceļu 2-3 reizes. Un šī tu jau aizbrauc uz darbu, jau padotājiem vai priekšniekam uzbrauc virsū, un jau sākās slavīna veida attieksmes negatīvās izrādīšanas uz citām personām. Viss sākās no rīta uz ceļiem. No rīta parasti viss sākās. Jā, no tas ir rīta. rīts. Jā. Ar ko tu atbrauc šodien? Kādu auto? Toyota FG Cruiser. Toyota. Ok. Un vai ir plānā? Paģipveidīgo to, jā. Tu to slaveno. Jā. Vai ir plānā 10. gadu solis priekš vēl kaut ko jaunu nopirkt, iegādāties savā īpašumā? Tu zini, nē. Nē, es par to ik pa brīdim padomāju, bet nav neviena tāda modeļa, ko es teiktu, es viņu gribu. Vienīgais bija tāds, man Jānis Baumans iedeva patestēt, izbraukt ar šito te Toyota GR raļu. Ja Jaris. Jā. Tā bija pirmā. Es esmu braucis ar Porschiem, ar Ferrari pabraukājis. Bet, jā, ok, būtu labi, ja man tāda būtu, bet nedeg izkāpjot no viņas. Bļāviens, es viņu gribu. Es biju tādā starā pa to autiņu. Tas man liekas, ka vienīgais gadījums dzīvē bija, ka es tiešām ar lielāko prieku es viņu iegādātos. Es pat viņu gribētu, ja būtu tāda iespēja. Es ļoti daudz biju dzirdējis par tiem Jāriem GR, kad cilvēki viņus nopērk, pabraukā kaut kādu gadu, pusgadu un saprot, ka viss tas ir izspēlēts, laižam tālāk. Varbūt, bet, redz, man ir cita attieksme, kā es jau teicu. Faktiski es pērku, man ir tā doma, ka pareizi, ka ja tu to autiņu izvēlies, ja tev patīk mašīna kā tāda, ja tev patīk braukt, tu viņu faktiski tā kā pēc uz mūžu. It kā, kamēr nebūs kaut kas jauns. Es viņu nepērku, lai es viņu pēc gada vai 2 pārdot. Ja? Tad tas jau būtu, man būtu kaut kāds biznesisks prāta salikums vai vēl kaut kas. Ja? Es varu teikt, ja es pa lēto dabūnu kaut ko foršu, tad es viņu pārdošu pēc 2 gadiem, vienkārši, lai naudu nopelnītu. Tas ir kaut kas cits. Bet es šobrīd neredzu nevienu tādu modeli, ko es tiešām varētu pateikt. Es viņu gribu. Plus vēl tas, ka man tiešām nepatīk viss tas gadžetisms, viss tas pārējais. Un ko es minēju arī pašā sākumā, man nepatīk tas, ka kļūst ļoti vienādi un neatpazīstami. Man patīk, ka es viņu atpazīstu. Nevis tāpēc, lai es te kaut ko tur blatot, ka ievērojiet mani, kāds man ir. Bet man patīk tā mašīna, teiksim, tas pats Audi TT. Kāds viņš bija pirmais un kādi nākamie bija. Bet nākamos to atkal noliec vienā rindā ar auģikiem, un tu nepateiksi, vai tas ir TT vai tas ir sastais. Pirmo TT, kas bija, uzreiz pateiks. Tas bija tāds diezgan īpašs. Jā, viņš bija, man patīk, ka,
Man patīk, ka ir kaut kāda sava seja, ka ir kaut tas tīri priekš manīm. Es saku, tas nav priekš izrādīšanās, bet tīri priekš manīm. Tāpat, kā man zeltainā krāsa, piemēram, ļoti patīk. Nevis tāpēc, ka es būtu pamanāms, jo tās divas mašīnas man ir zeltainā krāsa. Man vienkārši patīk tā krāsa nenormāli. Ja? Viena blakna gan ir, es nevaru samalot, kur es biju. Ja es meloju, zinās, ka es biju tur. Pēc mašīnas un pēc krāsas. Bet runāja par tiem jauniem gadgetiem un Jārisu GR. Viņam tam facelifta modelim, kas tagad, man liekas, viņš jau tagad skaitās pēdējais. Viņam ir tāda feature, kad viņam smīdzina ūdeni uz interkūleri. Par tehniskām lietām lūdzu. Es esmu pilnīgi šitā feature var būt. Es varu sajaukt akumulātoru klemmus. Okay. Es esmu tīri starpliks starp stūru un sēdekli. Es neesmu. Bet nāda feature vispār. Zinātņu piekritējis. Varbūt, jā. Nedodiet man neko mehānismu, es varu tikai un vienīgi salauzt. Okay. Salauzt un lietot. Ja es viņu salauzīšu, es viņu nelietošu. Tad lietot un tāds salauzt. Ja tas salūz, tas nebija vajadzīgs. Jā, tieši tā. Auto iegādēji nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums autorīga Rīga Višķela 14. Es domāju, mēs varam ķerties klāt otrai spēlē. Varam, jā. Andrim varētu patikt. Domā, ka iepriekšēji nepatika? Nē, šī vairāk varētu patikt. Pa sievietēm kaut kas. Kisma arī Kilba, tev nevajadzēs bučoties vai precēties vai nogalināt, bet tev vajadzēs kategorizēt automašīnas, kuras mums puiši rādīs. Mums rādīs 3 bildes. Un tev vajadzēs viņas izvēlēties atbilstoši 3 variantiem. Auto, ko tu pievienotu kolekcijai savai, auto, ar kuru tu brauktu pie Driškina ezera, un auto, kurā nebūtu kauns nomirt. Vēlreiz pasaka tos variantus. Tātad auto, ko tu pievienotu kolekcijai, kādu no tiem variantiem, auto, ar kuru tu brauktu pie Driškina ezera, un auto, kurā nebūtu kauns nomirt. Nebūtu kauns nomirt, sakrīta pirmo. Aiziet. Ok, sāksim. Pirmais mums ir Volkswagen Amarok. Šādi. Tas ir tāds klasiskais Eiropas pikaps. Viņš pat īsti. Nomirt noteikti, nē, kolekcijai arī. Ņemot vērā, ka mēs visus parādīsim, tad varēs izvēlēt. Jā. Labi. Tāda ir Tesla. Andra mīļākais gadgets. Nain. Un BMW X6 nesaprotamās formas džipiņš. Es varu visus variants nelietot, ja? Nē, tev visi jālieto visi. Džeki, jūs vismaz vienu varējāt, paskatīt Normāli. Sociālos tīklos, kas man ir mašīnā. Vismaz vienu, kurā man nomirt, varējāt atrast. Te ir vieta uz ārkam. Viņš var izkrist vienīgi, kad man guldīs iekšā. Pum. Uz Driškina ezeru, protams, es zinu, kur ir Driškina ezers, mēs tur kādreiz braucām. Pie Cēsīm. Kaut gan tur labs ceļš bija, tur nekāda pakša nav, bet ņemot vērā, ka tas ir ārpus pilsētas, ok. Uz Driškina ezeru ir Amaroks. Oi, to Teslu var novākt. Tev ļoti viņa nevienā kategorijā. Es negribu viņu savu kolekciju. Man viņa reāli nepatīk. Es zinu, ka viņa ļoti izplatīta un vienkārši braukšanas laba, ja, bet viņa pārāk moderna tev liekas. Viņa nav moderna. Viņai ir tas, ko es teicu, kas man drausmīgi nepatīk, tas vienveidība salonā. Tas ir tas skaps ar lielo kondensātu. Televizoru pa viņu. Man vienkārši viņa nepatīk. Un es viņu nevaru ielikt, nedod Dievs nomirt. Ja jūs gribat paziņot, ka es esmu savu dzīvi nodzīvojis veltīgi, es esmu pilnīgākais kretīns, neiedzīgs un visu negatīvos vārdus, ok, liekat man Teslā, un tad jūs varat man rakt iekšā, mest iekšā jūrā, pilnīgi pie kājas. Es viņu negribu ne kolekcijā uz Driškinu. Man beigsies elektrība pie Driškina. Nafig man viņa nevajag. Turpat arī var iestumt un atstāt. Bet viņu var noslīcināt. Te jebkuru var noslīcināt. X6. Jūs man vienkārši nedodat pilnīgi nekādu izvēli. Labi, ok, lai viņš man būtu kolekcijai kādreiz izbraukt. Un Teslā tu nomirtu, jā? Tā negribas nomirt. Jūs griežat rokas ārā vienkārši. Tāds ir, jā, tas. Es nezinu, apzināti jūs to izdarījāt? Varbūt netīšām speciāli. Netīšām Bet speciāli. mēs uzzinājām, ka tev besī. Viņi man nebesī. Es viņu negribu vienkārši domāt par viņu kā par automašīnu. Tev ir citas vajadzības, ko tu sagaidi no mašīnas, jo man savukārt tas ļoti patīk. Jā, Man patīk tas, ka viņi ir vienkārši. Man nav tur, es nezinu, šitā viss, ja es iekāpju
Viņa labi uzgāzē, viņa super brauc. Jā, viņa var izlādēties kaut kur, bet man jau smadzenes strādā. Es izrēķinu, kur un kā, viss kārtībā. Man patīk, ka viņa ir ļoti tiešām minimalistiska. Nē, man arī ļoti patīk vienkāršība, arī runājot par tiem, ko mēs testējam, tos elektroauto. Man arī ir iebijās tās daudzās direktors, man patīk vienkārši. Bet šis ir pārāk. Viss kārtībā. Labi. Uzvilkās. Es vienkārši savā dzīvē visus Audikus esmu un Volkswagens pieredzējis, ka man gribās laikam bišku, tā kā komfortu un minimālisms, jo iepriekš, ko esmu braukus, tas ir. Zini, kas man ļoti patīk sievietes, kad es redzu, kuras brauc, un tas ļoti arī piestāv ar kravas kastēm, un tas pats Amaroks. Ar kravas kastēm. Jā, kad ir tas L200, Amaroks, Hilux, un kur ir lielās, un kaut kā man liekas, ka tās sievietes, kas viņas vēl tādas smalkas, nav tāda no piensaimniecības. Tipiskā dāma. Jā, bet fascinē vienkārši. Es redzu ielas, un pie tām vēl man liekas, ka viņas pat labi brauc. Es neesmu sastapies uz ielas ne ar vienu. Ar tādu jāmāk braukt. Sāksim ar to. Kaut gan arī nav jāmāk. Tev jau pie kājas, ko tu tur aizķer. Palēlam, tu pārbrauc visam pāri. Tas tāpat kā tanku braukt. Kas? Tūtām. Te kaut kā Tesla bija. Manko. Pārbrauc un brauc tālāk. Ok, nākamie 3. Labi. Audi A4 Quattro, B7, Opel Zafira OPC. Te tas pats viss ir? Nē, te ir i3. Nē. Bet jā, visi tie nosacījumi tie paši. Jā. Joprojām man neļaujiet nomirt. Man Bet ar auto, kuru tu pievieno vēlamā transporta līdzeklī. Labi, ja jūs gribat nomirt, es Mirstam Audikā, jā? Audikā visticamāk, jā. Audiks, ok. Opels arī. Ne šur, ne tur. Nekāds, kolekcija. Es negribētu nomirt, es negribētu. Un kurš bija tas trešais variants? Driškins. Labi, tur var salādēt mangālu vairāk un labus driškinu var aizbraukt ar Opelu. Ar šo tipa ikonisko i2. Laikam, I3. Bet mums pietika tev. Mums pietika, būs labi. Jā, mēs sapratām. Un kas Lāsmai? Lāsmu, ko tu izvēlēsies? Kolekcijas man pagaidām nav, bet kolekcijas. Ar ko tu sāki? Kā viņi tev var būt, ja tu neizvēlēsi nevienu kolekciju? Mēs varam sākt ar BMW i3. Jā, tu varētu pievienot savai kolekcijai tosterīti. Bet viņš izskatās pēc tostera. Viņš izskatās pēc tostera, bet es neteiktu, pēc formas ir matā tosters. Nē, esmu fanāts, nav kaut kas ar izskatu, bet... Labi, iesim no pretējā, vai tu gribētu Opel vai Audiku kolekcijā? Quattro, starp citu Audi. Tas ir būtiski. Audi tas bija obligāti pieminēts, jā. Uz Audi es mācījos braukt manuālā, uz oranža Audi, un šis ir zilā krāsā arī tāds pamanāms personāžs. Es gan jau Audi arī atstātu tā kā, Kā sentimentālo vērtību. Exactly, jo tomēr uz Audi, kas iemācījos braukt, super, izcili izaudzināja viņš mani. Opelīts. Tas ir OPC Opelīts, tas nav parastais. Es runāšu savā sieviešu Kā valodā. radikāli mainījās situācija. Vajadzēja tās 5 kapeikas ielikt. Es to driški nezaru, gan jau, kā izraut ar viņu. Zin kā, tur makšķeris kaut kāds varētu salikt iekšā un tam līdzīgi. Un, tur man laikam nebūtu kauns nomirt. Es tur tajā behā, vismaz... Šito nesaukt tik skaļi pa behu. Par behu laikam nē. Jā, Lai tas ir BMW i3. Labi, BMW i3. Beha. Jā, viņu nevarētu klafēt. Jā, viņa nedara nosaukums behu. Nē, Jā. galīgi noteikti. Galīgi. Tāds Kādīgi, tas izklausās ļoti nepareizi uz viņu skatoties. Un tā pēdējais. Mazda CX-5. BMW E91. Un Volkswagen T5. Katru reizi, Man bez instrumentiem griežat kopā. Tu man nesauc, lūdzu, BMW kodus. Trešā sērija. Trešā sērija BMW man vienmēr ir patikusi, bet man liekas, ka izņemot šo konkrēto. Man liekas, tā visiem ir. Ko lūdzu? Man liekas, tā visiem ir. Viņam ir tas salons, tā krāsa izmainījās. Viņam pat netika salons, viņam liekas, ka pakaļ man īsti nepatika kaut kas. Tā, Mazda bija... Tu zini, kolekcijas laikam pievienotu karavānu, jo viņš ir praktiskais kādreiz kaut kur aizbraukt.
Bet tīri Ļoti tā. interesanti. Kad tev alkoholiķi kaut kādu un jābrauc kaut kādu koncertu un viens nedzērājs, tad to var pielikt pie stūres, pārējie var kvasīt vienkārši iekšā. Man patīk, ka Antis kopumā pret kolekciju izturās tā praktiski. Nevis tā, ka tās mašīnas vienkārši stāv šķūnī un krāj putekļus, bet man kolekcijā ir bus, es salādēju Čomus? čomus un braucu. Mani kolekcija tikai priekš tā, es saku, lai es varētu ar viņu pabraukt. Vai vispār ar mašīnu reizi mēnesī jābrauc. Bet, lai kādā viņa tev būtu tehniskajā stāvoklī, viņa tev stāvēs gadu vai divus, tad tur viss tās trubiņas paliks ietāks, tu sāks tecēt, tev atkal būs jāmaina. Labi, es neminēšu piemēru, kas ir bieži jādara, lai būtu laba veselība. Bet tā ir ar mašīnām. Bet viss nopratā. Tā tad karavāni kolekcijai uz Driškinu. Maz darīja, viņi tādu, nekāda viņa tīra pārvietošanās. Man tā liekas, tīra pārvietošanās. Labi, ar mazu braukšu uz Driškinu un nomirt. Vēlns ar viņu. Nebūtu kauns. BMW. Mirstam. Un tev lās? Man būtu kauns nomirt tajā Volkswagenā, so viņš nebūs točnekā, es tur gribētu pamest šo zemi. Bet tur būtu komfortabli daudz vietas. Iedomājies, Var ne tikai vienītī. Man padomāt. Nē, bet iedomājies, ka ņemot vērā, kas pasažieri un vēl tur vairāk par 2 cilvēkiem. Tu neesi viens. Ja sanāk tā, ka tu nomirsi tieši tajā brīdī, kur ļoti daudz iesaka, kurā brīdī, un tas viss vēl notiek. Padomā dziļāk. Vai tu iesaki nomirt tajā brīdī, vai tā runā daudz? Padomā dziļāk, tad tev būtu 2 vienā. Bet, ja no tāda aspekta, protams. Būtu ļoti skaisti. Bet, protams, skaisti, jā, plašumi tur ir. Smuki, ne? Ja viss tas notiek kaut Pats galvenais, ka cilvēks strādās vairāk, jo tur lielāk kapi jārok. Lielāk par parasto. Lādni, Andris pierunāja, man nebūtu kauns nomirt Volkswagenā. Tik vienkārši. Driškina ezera maukt ar behu un, mazdiņam, lai jau vietēja kolekcijā, ko jau, mammai varbūt kaut kad noderētu. Super. Un tas arī ir viss. Tā, ja tev vajadzētu izvēlēties vienu autoru, ko braukt visu dzīvi, kurš tas būtu? Auģiks? Eksistenciāls jautājums. Velosipēds gluži nē. Man ļoti patīk, un viņš arī, man liekas, ka atšķirās A8. Viņam ir viena īpatnība. Katrs jaunais modelis man nav paticis. Un es zinu, ka es neesmu vienīgais. Tā daudz, ar ko mums ir vienās domas. Un tad katrs viņš man sāk patikt ar vien labāk un labāk. Ir kaut kāds vai Mercedes vai kaut kas, kad tu uzreiz ir, jā, viss, super. Bet Auģim ir ko savādāk, ko katru jaunu, un tas tieši uz A8 attiecās. Un kad tas ir, Vāns iepriekšējais bija smukāks, šitas kaut kā. Tad es paskatos vēl. Jā, nav tik slikti. Lēnām sāks nevis nav tik slikti, bet tu liec klāt vēl. Tas tā kā, es nezinu, garšīgi kaut kāda ēdiena, ka tev pirmā karota liekas, bet kad tu viņu iegaršo, ka tā ambrozija sāk iedarboties uz tavām augstslējām un tā tālāk. Un vēl viena īpatnība arī tam pašam A8. Man liekas, ka viņš vispār, tas viņa dizains, ka viņš visu laiku ir kustībā. Uz viņu skatoties. Un otrs, un vēl kas būtiski, kādreiz bija tur tie Audi Experience, iekāpjot 7. vai S-klases, es apzinos, ka es braucu lielā mašīnā. Ja? Ar A8 es iekāpu, es viņu pabraucu, un man jau pēc kaut kāda mirkļa sajūta ir tāda pat, kā es būtu TT. Man nav sajūta, ka viņi ir liela. Viņi, protams, dinamiski, protams, ka viss tās kvatras vispārējais. Tas ir atkal manas tādas izjūtas. Man nevienā citā tā nav bijis. Līdz ar to, ja visu mūžu A8 ir. Audi. Super, uz šīs nots mēs arī noslēgsim jaunā gadā podkāstu epizodes 10. epizodi. Paldies puišiem, paldies Andrim, ka tik... Man no puišiem tikko izslēdz vienkārši automašīnu. Paldies, ka biji tik atklāts un tāds, kā tu esi. Mēs to ļoti, ļoti novērtējam. Es atvainojos, ka es tevi par veci nosaucu. Mierā. Un rakstiet... Man ir 35 gadi. Kāds vecs? Tā kā izcili. Rakstiet komentāros, kā jums patika šī epizode. Un tiekamies jau nākamajā nedēļā uz nākamo epizodi. Atā! Čau!